Jā, rekord. Tātad mēs izmantosim divas podziņas, ar kurām klikšķinot mēs to cenu varēsim nolaist. Ja? Kur tās podziņas atrodas? Nu, viņas es jau rādīju, insert, developer izvēlnē, insert, šeit ir divi saraksti. Šoreiz es paņemšu no pirmā saraksta. Un es paņemšu tādu pogu, kura ir tāda apaļa, viņa saucās radio poga. Option button, apaļā poga. Klikšķi un uzzīmēšu viņu. Viņa, lūk, ir tāda. Ko mēs ar viņu varam, tā vismaz vizuāli ar viņu izdarīt? Vajadzētu viņam kaut kādu dizainu pamainīt, vajadzētu viņam kaut ko iekšā tur ierakstīt. Labais klikšķis. Tā, kur viņš ir? Labais klikšķis un format control. Tā, sāksim pēc kāds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartes te ir. 6 colors and lines. No fill, paņemsim kaut kādu krāsu, viņam uzliksim. Tā, labi, tā, kāpēc viņš nedara? Viņš tikai tagad. Tā, labi. Tā, kā tur tekstu var nomainīt viņam? Tekstu var nomainīt arī vienkārši ar peles labo pociņu. Edit text. Ejam iekšā, dzēšam to, kas tur ir, un rakstām, parastais klients. Parastais klients, vai to var mainīt ar fontiem? Laikam nē. Kāds viņš tur ir, tāds viņš tur ir. Labi, lai viņš ir, bet tā, kur viņa man pazuda? Tā podziņai ir tāda interesanta īpašība. Sākumā viņa tur ar to balto pogu, tad, kad uzspied, viņa ir nospiesta poga. Tagad izveidosim kopiju, vai no jauna uztaisām. Uztaisām tādu pašu. Labais klikšķis edit text. Ejam iekšā un rakstām. Es nerakstīšu, man garumzīmes kaut kā te neiet, ja? Es teikšu super klients. Es kaut kā mākslīgi izvēlos. Vai klienta karte. Es nezinu, varbūt garumzīmes. Garumzīmes tā ir, ka ir. Ne visos datoros garumzīmes tajās makros lietās arī viņš tiek ņemts. Ja? Es vēl līdz šim kaut gan, jau cik gadus es strādāju, es tā arī neesmu iemācījies, kur makrosā var uzlikt opciju, lai viņam tas garumzīmes latviešu valodas, teiksim, mīkstinājumi nāktu iekšā. Dažos ir, dažos nē. Nevar zināt. Tā. Tātad superklients. Jā, labi. Kādas šeit ir viņām, teiksim, tādas saistības? Uzspiežot vienu, otrs izslēdzās. Izslēdz, ieslēdz. Izslēdz, ieslēdz. Tādu pogu var uztaisīt, kaut vai 5 pogas. Ja? Un visas būs ar tādu izslēgšanas funkciju. Ja? Vienu nospiež, viņa ir aktīva. Otru nospiež, viņa ir aktīva, pārējā tā iepriekšējā tiek izslēgta. Jā, tad mēs tā varam pārslēgties. Bet labi, nekas jau te nenotiek. Un tagad, lai tas viss notiktu, ejam atpakaļ uz labais klikšķi, uz vienalga kuras pogas, format control. Un te mēs tikai color and lines, ja? Bet vajag aiziet tagad uz control lapu. Un te ir, to augšu jau pat varam uz to neskatīties, cell link, šūniņa, kurā, pievienota šūniņa, pievienot links uz šūniņu. Kādu, paņemsim kaut kādu blakus šūniņu, piemēram, D9. Labi. Un ko mēs redzam? Mēs redzam, uzspiežot pirmo, tur ir vieninieks, uzspiežot otru, tur ir divnieks.
Nu, to attēlu es varu vispār nocēst, ja? Nu, jūs teiksiet, nu, un kas no tā? Tas ir tā, ka tagad uz šo šūniņu, kas tur ir parādās iekšā, mēs mierīgi varam to izmantot, lai cena ar atlaidi man būtu aprēķināta. Ja ar rifu, ja tur ir 2, tad ir 10% no cenas. Pretējā gadījumā atlaides nav. Tad kā mēs sastādīsim loģisko formulu cenā ar atlaidi? If, ja tā šūniņa D9 ir vienāda ar 2, tā nekas man tur nesanāk, vienāds ar 2, tad cena reiz iekava 1 mīnus, te nav teikts kādi, cik procenti, 10%, 10% paņemsim. Cena ar atlaidi, tā iekava ciet, principā var, jā, pretējā gadījumā cena paliek bez izmaiņas, C12, jā, un viss kārtībā, 55. Superklients 949,5. Jā, tad tam uzdevumam trūk, tur ir rakstīts 10% no cenas. Lūk, tāds, atkal tāds trikiņš maz, teiksim, vai viņš ir interesants vai ne. Vienīgais varbūt ir tas, tā atslēgas skaitlis 1 vai 2, tikpat labi tur, teiksim, kā viņš, teiksim, drusciņ tā kā traucē. Es ļoti vienkārši, bieži vien, es paņēmu to otro pogu viņam virsu, uzlipinu un visu, un tā, un tad neviens tur nevar neko redzēt nemaz, jā, un tad tu, teiksim, vari klikšķināt tā un tā. Tad tas ir pārslēgšana no vienas pievienotās šūniņas vērtības uz citu, jā. Un tur tā pārslēgšana notiek ar veseliem skaitļiem. Varētu teikt, ka tas ir pogu numurs, kura ir nospiesta, šis numurs arī tur tiek ievadīts. Labi? Es atvainojos, jūs varētu lūdzu parādīt vēlreiz, kur jūs gājāt, lai to viennieku un divnieku uzliktu? Jā, labais klikšķis, format control. Uz jebkuras no šīm ar peles labo podziņu jādabū tā, lai tas garais format control, un tur kontrol lapa, pēdējā kontrol lapa, un tur cell link, tur man stāv D9. Tā šūniņa, kurā es gribu redzēt 1 vai 2. Paldies. Labi. Labi, Sinti ir pamodusies. Tā, labi. Nākamais. Bet man tajā formāta kontrols, ja nav tik daudz opcijas, kā jums ir tikai 4, jums ir vēl 2. Man nemaz nav iespēja tur ielikt to vienu. Stop. Format kontrol, jums tas kontrol nav? Nav. Tad es teikšu, ka jūs paņēmāt visdrīzāk no otrā saraksta pogu. Ok. Var izveidot arī ar otro, ja? Bet tad tur būs tas pats princips, ko es jums rādīju. Tā ir programmējama, ja? Klik, un tad tur drusciņ citādāka matemātika būs, ja? Tā kā tur ir, tā funkcionalitāte ir savādāka. Es parasti tagad, kad esmu pieredzējis, teiksim, es, protams, lietoju to otro sarakstu. Man patīk tas, otrais saraksts ir labs ar to, ka tur iekšā uzreiz tu vari klik, un vari programmēt uzreiz, ja? Nevis tur caur moduli, caur to Visual Basic logu un tā tālāk. Kaut gan, te arī tas pirmais piemēriņš, man liekas, viņš ir, tāds super vienkārši. Tā. Tagad mums ir lapa, tu te ir rakstīts lapa dati 7, 8 dati 7, ja? Būtībā tas ir tas pats. Būtībā tas it kā daļēji ir tas pats, ja? Kas mums ir bijis otrajā darbā, kad mēs, teiksim,
caur date validation izvēlējāmies, ja, un tad tur caur index match aprēķinājām cenu. Ja. Arī šodien jau bija tāds piemērs ar programmēšanu. Ja. Bet te ideja drusciņ savādāka. Ja. Ka nu, tajā tabulā, ko mēs redzam, mēs gribam ievadīt, nu, es nezinu, kur mēs viņu izveidosim. Piemēram, kaut kur tālāk te. Nu, nevis tepat blakus, bet es kaut kur citā vietā gribu, teiksim, mainīt saturu šai tabulai. Gribu mainīt saturu šai tabulai. Un es to kaut kādu, nu, es atkal viņu saukšu par gudrot podziņu, es izvēlēšos arī no tām gudrajām aktīvu X kontrols, ja, no tām programmējamiem, kur viņa ir tā poga. Tā poga saucās combo box. Combo box ir šeit. Combo box. Jā, nu iznāk, redziet, vienu es rādu no tām vienkāršām, vienu no tām, nu, intelektuālākām, tā varētu teikt. Jā. Paņemsim šo pogu, klikšķi, uzzīmēsim viņu. Tātad šeit jau redziet uzreiz parādās bultiņa, bet viņa vēl nedarbojās. Viņa vēl nedarbojās, tas ir vienkārši, nu, tāds attēls, varētu teikt. Kā ar viņu rīkoties? Nu, pirmām kārtām es jau drusciņ parādīju, lai mēs tai pogai kaut ko pamainām, mēs arī tur iepriekšējā darbā. Mēs spiežam, redziet, uzreiz ir iespiesta dizaina mode, teiksim, poga, ja, konstruktoru poga. Un vajag obligāti viņai pieslēgt properci, īpašības, ja, īpašības. Nu, ko mēs šajā īpašumu sarakstā, properci sarakstā varam? Combo box 1. Nu, principā mēs varam viņu nospiest, nosaukt, nu, es nezinu, vienalga kaut kā, nu, interesanti viņš paņems. Preču saraksts. Preču saraksts. Ja? Tātad šai pogais nosaukums ir preču saraksts. Bet nosaukumu dažreiz pat arī nevajag mainīt. Tas ir, nu, varētu teikt, kā kuram patīk. Ja? Man patīk vienmēr strādāt ar pogām, kurām es, nu, izvēlos tādu cilvēciski saprotamus nosaukumus. Nevis tur angļu kaut kāds vispārējais nosaukums. Labi, tas neko mums nemainīs. Mums galvenais tagad ir pievienot pie šīs pogas to dati 7, to tabulu ar precēm. Tā, kaut tā mēs te tagad te vajadzētu iet pa tām rindiņām un jāatrod tādu, nu tad mums vajag pievienot kaut kāds, nu tur ir saraksts, range. Kurš man var pateikt no tā, ko mēs redzam tajā garajā sarakstā tai pogai, varētu derēt pievienotais, nu, saraksts vai diapazons. Braucam cauri ar acīm, teiksim, lasot, un kurš varētu te pamanīt, kurā vietā mēs varētu norādīt tas otrās tabulas, nu, to kolonu. Nu, pēc tiem nosaukumiem, kuri varbūt liekas, nu, absolūti nesaprotami, bet tomēr. List fill range? Ok, list fill range, jā. Nu, mēs viņu varam atšifrēt. Range tas ir diapazons, un listings ir, un fill ir, nu, teiksim, tas viss tas, nu, tāds fonu režīmā, jā. Tad mēs šeit ievadīsim šī otrā lapas katalogā adresi. Bet, diemžēl, mēs nevaram to darīt šeit, jā. Ja mēs uzspiežam uz šo, tad tur viss pazūd, jā. Tāpēc te ir tā. Tur vajag vispirms aiziet uz dati 7,
tad mums ko jāpaņem no tās lapas dati 7? Nu, to preču sarakstu. Preču saraksts. Nu, teiksim, jā. Un ko mēs šeit varam nofiksēt? Es parasti paņēmu pildspalvu un rakstu. A3 līdz, nu, tad koordinātes līdz A45. A45. Es uz papīra pierakstu. A3, A45 un lapas nosaukums ir dati. Labi. Atgriežos atpakaļ. Atgriežos, nodzēs, nevajadzēja to property. Tad izvēlētam objektam, tad preču saraksts, list fill range, un tur es rakstu, nu, diemžēl ar rokām. Dati, apakšsvītra 7, izsaukuma zīme nozīmē, ka no šīs lapas, dati 7, ir jāpaņem tas, ko es uz papīra pierakstīju. A3, kols, A45. Šeit nevajag nekādus murgus, kā mums bija tur range, iekavās dubult pēdiņas. Te vienkārši, nu, tā kā bijām līdz šim pieraduši diapazonu iezīmēt. Vēlreiz dati apakšsvītra 7, izsaukuma zīme A3 līdz A45. Nu labi, ar to komandu, ar šo aizpildīto rindu mēs tur dabūsim tos nosaukumus. Bet kur viņus likt? Nu lūk, es jau sastādīju to situāciju tā, ka es no šī attāli izliktās pogas gribu dabūt tur tajā mūsu tabuliņā A19. Tad kurā vietā es varu ievietot šo izvēlēto no šīs otrās tabulas preci, kurā šūniņā? Kā jūs domājat, kādu citu rindu man būtu jānorāda? Kur ielikt, nu, to preci, kuru es izvēlēšos šajā lodziņā, kur viņu ielikt? Kur viņu ielikt to nosaukumu? Viņš būs redzams šeit, un viņu jāieliek kur? A19. Respektīvi, mēs tagad, nu, it kā kaut kāds sinonīms date validation. Linked cell. Lūk, iepriekšējā rindā. Linked cell. Mēs liekam tur A19. A19. Tātad tas, ko mēs izvēlēsimies ar šo pogu, mēs ieliksim A19. Nu, un vēl piereizes tai podziņai, ko mēs tikko izveidojam, vajadzētu fontus uzlikt. Fontu taisni roman, varam atvērt vaļā, nu, kaut kāds bolts, 20. Nu, varbūt 16. Lai tur tas teksts būtu redzams, nu, tā diezgan rupjāk. Labi, ko vēl mēs šeit varam? Nu, varam iekrāsot šo podziņu, kur mēs krāsojam. Back color rindiņa, tas viss property lapā. Paletē un, nu, kaut kādu, nu, es nezinu, kaut kādi, nu, tur tās krāsas ir diezgan tādas neizteiksmīgas. Viss izēju ārā, atspiežu dizaina pogu, un tagad pārbaudīšu. Atver vaļā. Jā, un klikšs, un preces man pārlec tajā tabulā. Nu, respektīvi, tad tas ir uzdevums, nu, tādai situācijai, ka es, piemēram, vienā lapā tur daru kaut kādus savus darbiņus, bet pie reizes arī šeit es varu, teiksim tā, attalināti ielikt vajadzīgo informāciju citā šūniņā. Nu, un kā dabūt cenu no šīs preces? Nu, to es jums rādīju, tad tas ir index match. Tad
Mums vajag no šīs tabulas otrajā kolonnā, nu, pareizāk sakot, pirmajā kolonnā vispirms noteikt, kurā rindiņā, kurā rindas numurā atrodas izvēlēta prece, un tad pateikt, ka mēs gribam no blakus kolonas pārkopēt cenu. Tā kā tur nu paši izdariet to. Ekrāna forma, un tad tulīt būs beigas. Jā, labi. Ekrāna forma. Ar ekrāna formu, nu, man daži, teiksim, ir jau viņu veidojuši, bet, nu, ātri parādīšu. Būtībā, tā, padomāšu. Nu, labi, tur arī ir ekrāna forma. Uztaisīsim mazu kalkulātoru. Tā, insert, nekur ne insert, ejam Visual Basic. Tad ekrāna forma mums saucās ar komandu insert user form. User form, nu, ir tas kvadrāts, viņš bīdās uz visām pusēm pārvietojās. Pirmais, ko es iesaku viņam piešķirt nosaukumu. Nosaukumu es viņu redzēšu, ja gadījumā man būs aktīvs property loks. Lūk, šeit viņš ir. Property loks, ja? Viņš ir atrodas zem šim podziņam, kas ir augšā, zem šim podziņam. Tad jābūt redzamam faila struktūrai un jābūt redzamai izvēlēta objekta īpašību katalogā. Īpašību katalogā es redzu, man tas rāmīts ir atzīmēts, izcelts, tad es eju uz property name, user form, nu, lai viņi saucās, tā, tur mums ir, nu, kalkulators. Nu, saīsināšu kalk. Kāpēc kalkaini kalkulatoru, vēlāk drusciņ pateikšu. Kalk. Šī forma sauksies kalk. Labi. Tālāk man nepatīk user form 1, tas, kas ir redzams augšā. Tas ir caption. Ejam uz caption, un tur rakstām, nu, kaut vai 7. laboratorijas darbs. Un ar dažām. Netiku līdzi. Stop. Tā. Rāmīts ir, Paula. Rāmīts. Tas ir trešais uzdevums, jo vienkārši es ar to vēl nesapratu. Tā kā trešais? Jā, tas ir trešais. Labi. Un... Tātad ejam developer Visual Basic. Atveram to mūsu lācītim, kas ir vēderā, tas ir tas redaktors, un insert user form. Ir? Rāmīts ir? Insert user form. Jā. Jā. Ir rāmīts. Tālāk, faila katalogs tev ir redzams? VBA project, piemēri 7. Jā. Tālāk ir redzams property saraksts apakšā. Man nerāda to sarakstu. Tad šeit augšā sameklē pogu 1, 2, 3, 4 no labās puses. Property Windows F4. Klikšs un parādīsies property lapa. Ir vai nav? Tagad ir. Ir, jā, labi. Man nesanāca. Paga, tā, Paula, kas tur nesanāca? Dabūt to properties. Property šeit augšā tu atradīji viņam pogu. Property Windows F4. Properties. Nu, pogas tur zem tās pirmās rindas ar izvēļņu sarakstiem. Šeit. Jā. Dabujā? Jā. Malacis. Tā, labi. Tagad ko? Nu, pirmais, ko es izdarīju. Name. Property lapā, kas ir apakšā. Name. Kalk. Nosaukums kalk. Un apskatiet, šeit arī kalk jau ir iekšā. Kalk ir iekšā. Jā. Tā. Kas man tur moduli, no kurienes man tas moduls parādījies. Es viņu tikai demonstrēju tāpat vien. Nu, to modulu var arī remove uztaisīt. Remove un nesaglabāt. Tad man paliek kalk, šīt 1 LD7, šīt 2 dati 7 un this workbook.
Tālāk, caption, property, caption, rakstu 7. laboratorijas darbs. Un tur tālāk aiz 7. laboratorijas, kur man pazuda 7. caption. Aiz daudziem tukšumiem lūdzu ierakstiet savu vārdu. Nu, vārds un uzvārds. Tāpat viens. Pats savu uzvārdu neprotu uzrakstīt. Labi. Tālāk. Nu, tālāk mums ir jāizveido tas, kas tajā uzdevumā ir. Un skatieties, kas tajā uzdevumā ir. Ir rāmīts šūniņa ar skaitli x, ir rāmīts 2 no y, un ir rāmīts atbildēji z. Nu, mums jāsareizina 2 skaitļi, vai arī jāsasumē. Un ir 2 pogas. Ievadīsim pirmo skaitli, ievadīsim otro skaitli, uzspiedīsim x reiz y, un būs rezultāts. Uzspiedīsim x plus y, un arī būs rezultāts. Nu, tāds tā kā kalkulators. Kā veido šos objektus? Un blakus ir tekstiņi. X vienāds, Y vienāds, Z vienāds. Nu, tad darām tā. Lai varētu veidot šos elementus, šos objektus tajā user form, jābūt toolbox. Toolbox var būt redzams, varbūt neredzams. Toolbox tad tā ir otrā poga no jautājuma zīmes. Klikšķi. Un viņš varbūt stāv kaut kur maliņā, jūs viņu neredziet. Lai varētu izveidot šīs 3 šūniņas priekš skaitļiem un priekš formulas, atrodām toolboxa AB, textbox. Uzzīmējām pirmo, textbox. Izmēģinām viņu. Mēs varam jebkurā brīdī uzspiest run. Run un sakām, jā, rāmīts ir. 1, 2, 3. Oi, fonts ļoti maziņš. Izeju ārā un tam rāmītim property lapā sameklēju fontu un palielinu bold Tahoma kaut kāds 14. Nu, lai tur tas skaitlis būtu redzams labāk. Tālāk blakus tur ir jābūt uzrakstam X. X rakstās ar podziņu label. Uzzīmēju viņu blakus, ieklikšķinu iekšā, nodzēšu label 1 un rakstu X vienāds. Tas ir teksts, tā kā tur nav obligāti jācenšas kaut kādu galveno tekstu dabūt. Bet es atkal nevaru dabūt, kur jūs to rakstat? Tad tas ir rakstās ar podziņu A. Uz toolbox. Ir tev toolbox? Nē, es neredzu viņu. Nu, neredz. Tev tas pie jautājuma zīmes kreisā podziņa ir nospiesta vai nav? Nu, redz, viņu ir vai nav? Skaties, kas man no. Jautājuma zīmes, es par nezinu. Nu, te jautājuma zīme zem pirmās rindas. Ir vai nav? Neredzu. Kur tās podziņas? Tev ir tās podziņas augšā? Jeb ir tikai teksts? Es nezinu, kaut kādas ir. Pagad, tev ir rakstīts file, edit, view, insert, format, debug un tā tālāk, līdz Windows un help. Ir tas redzams augšā? Jā. Zem viņas ir kaut kādas podziņas? Jā, ir. Ir jautājuma zīme labajā pusē? Jā. Ir tur tāds krusts, tur amurs un kas tur sirps un amurs. Spied uz šito un skaties, kur tev izlēc. Nu, skaties, kā man. Kāds tam ir nosaukums, jo es nezinu. Toolbox. Podziņai nosaukums toolbox. Es viņu nevaru ieklikšķināt. Kā tad tu vienkārši viņu neredz? Viņš varbūt kaut kur maliņā tev parādās.
Paga, bet tev vajag būt tam rāmītim, ekrāna formai, rāmītim, teiksim, aktīvām, un tad tikai viņš izlieks ārā. Ai, kurš palīdzēs? Rasma, palīdziet. Uzspiest podziņu. Es viņu nevaru ieklikšķināt. Nu, kā līdz šim jūs varējāt, un tagad nevariet? Nu, tad tā, labi, tad skaties video, ja? Tagad vienkārši skaties. Tātad man ir X-am fontus arī pamainu, lai viņi izskatās dušīgāk un labāk. Nu, kaut kāds 16. X vienāds, jā, nu, tur tā. Labi. Tālāk man jāizveido vēl tādas 2 tukšas šūriņas ar tekstiem. Nu, ko es paņēmu? Es paņēmu šos 2, iezīmēju Ctrl+C un klikšķi ārā 2 Ctrl+V, Ctrl+V. Un tad man ir, nu, tādi paši ar tādiem pašiem tekstiem ir izveidoti, nu, 3 tādi paši elementi. Te vienkārši varētu teikt, tā ir tāda smilšu kaste, makets, kurā mēs maketējam. X vietā rakstām iekšā klikšķi, tur būs Y, apakšējā X vietā tur pa maz vietas būs. Nē, tur būs tikai Z. Tā. Tagad pats galvenais, nu ne pats galvenais, ļoti galvenais, ļoti svarīgs moments. Kā nosaukt šīs šūniņas? Šo un šo. Mans piedāvājums nosauksim pirmo šūniņu par X, otro par Y, trešo par Z. Kur šūniņu nosaukumi ir redzami? Property lapā, pirmajā rindiņā. Name, textbox 1, mainām uz lielais X. Klikšķi uz otro rāmīti, textbox 3, mainām uz lielais Y. Trešais tas rāmīts, trešā šūniņa, textbox 2, name mainām uz Z. Vēlreiz izbraukšu. Šeit un šeit apakšā skatos property lapā, kādi ir nosaukumi. Tie nosaukumi mums būs vajadzīgi priekš formulā. Klikšķi X, klikšķi Y, klikšķi Z. Nu, un tagad, kas vēl tur vajadzēja būt? Divām podziņām. Podziņas arī ir, kamēr es te stāstīju, tikmēr man toolbox pazuda. Nu, te viņš ir. Podziņas ir, nu, tādas pašas, kādas viņas bija, nu, te iepriekš. Command button 1. Tur ierakstām tekstu. Kas tur būs? Nu, kaut vai X reiz Y. Un pamainām fontus uz lielākiem, treknākiem, lai labāk redzamiem. Paņemsim šo podziņu, uztaisām copy paste, noliekam viņu savā vietā un viņu iekšā klikšķi, nomainām reizināšanu uz plusu. Pagaidiet, kura poga toolboxā vēlreiz? Poga ir toolboxā, saucās command button pa vidu. Command button, lūk šeit. Nu, kvadrātiskā poga. Atradāt? Jā, paldies. Jā. Tad mēs izveidojam pogas, nu, tos nosaukumus es pamainīju, jūs variet viņus atstāt arī tā, kā ir. Tas ir tikai tāds apzīmējums, ja? Nu, vēl ko varētu pogām? Nu, mēs varam pogām, piemēram, pamainīt fonu, ja? Atkal back color. To nav obligāti, tas ir atkal, nu, tas ir tā savai kaut kādai izklaidēji. Vienai pogu tā bekolai, otrai, nu, varbūt tur ir kaut kāda, teiksim, palete, teiksim, kaut kāda zilgana poga. Mēs varam pamainīt krāsu arī visai tai formiņai, arī backcolor. Backcolor, nu, uztaisām viņu kaut kādu paletes.
Nu, oranži, nu, kaut kāds tāds. Nu, tur ir krāsas diezgan bēdīgas tādas, jā. Nu, labi. Galvenais, ka mums ir 3 šūniņas apzīmētas. Pirmā ir X, otrā ir Y, trešā ir Z. Un tagad kas mums atliek? Mums atliek tikai 2 podziņas saprogrammēt, ka viena reizinās, otra summēs. Programmējam pirmo pogu. Klik, klik. Private sub command button 1 klik. Kas notiks, ja notiks kliks? Ja notiks kliks, tad es rakstu. Trešā šūniņa man bija Z, vienāds X reiz Y. Viss, šī poga ir saprogrammēta. Es varu iet ārā un, kur no ārā nevajadzēja, teiksim, ja? Es eju ārā uz kurieni, uz to kalku kreisajā pusi, klik, klik, tad man tā pirmā poga jau ir saprogrammēta. Es varu to pārbaudīt no šejienes. Run, ielikšu tur vienalga 1, 2, 3, Y kaut kāds 5, 6 un spiežu X reiz Y. Klikšs un man ir rezultāts. Ir kāds, kurām nav rezultāts. Nu, tie, kuri atpalika, tie, lai skatās un brīnās, bet, nu, redziet, tas kalkulators man strādā. Tagad vajadzētu saprogrammēt otru pogu, kur X plus Y. Ja? Izēju ārā, programmējam otru pogu. Klik, klik. Redziet, viņi viens zem otru, tas, nu, 2 makrosi. Z vienāds, X plus Y. Nu, un te var būt brīnumi. Atkal es aiziešu uz to kalku un izmēģināšu run. Nu, kaut kā 2 skaitļi un X plus Y. Un te nu ir brīnums, un te nu ir, teiksim, tāds mazs paradoks, ka ja mēs spiežam, mēs izveidojam formulu X plus, viņš paņēma un viņu salīmē kopā 2 skaitļus. Ja? Tas nozīmē, ka makrosam plus viņu kodos ir salīmēt kopā. Ja? Tāpēc mums te ir tāda viena viltība jāizdara. Ejam ārā, ejam uz to X plus, klik, klik, un šī viltība ir tāda. Formulai Z vienāds X plus Y, vienām no tiem X-am vai Y-am pieliekam kursoru reiz 1. Nu, ar to mēs pasakām, ka tas Y ir, nu, jāreizinot ar vieninieku, viņam, nu, viņš paliks tāds pats Y, bet tas būs skaitlis. Un tad vajadzētu mums tai formulai notikt. Klik, klik, kalkulators, spiežam run, un 1, 2, klikšs un 55. Tad tā ir tā forma, kura mums ir izveidota, bet viņa atrodas tajā redaktorā. Mums viņu jāizsauc ārā. Es drīkstu pajautāt, kāpēc man kalkulatā parādās otrā arī X reiz Y, bet es rakstīju X plus Y, un viņš arī pluso 55 rāda vispareizi. Nu, teiksim, 22 plus 33 ir 55, bet rāda tajā, nu, tā kā tā batonā kā X reiz Y. Zem pirmās pogas, jeb zem otrās? Zem otrās, kur ir plus, viņš visu pareizi dara. Tā funkcija ir pareiza. Tā kā man arī bija 22 rakstīts, plus 33 ir 55. Viņš to pareizi dara, bet vienkārši viņš uzrāda man to pogu, nu, vizuāli kā X reiz Y. Tādu pašu kā pirmo. Nē, pogu? Nu, tāpēc es viņu kopēju, tāpēc man jāiet iekšā, maigi jāiet iekšā, un es tur varu rakstīt kaut vai 5, kaut vai... Es laikam sapratu, kur es nepareizi laikam. Nu, redz, es saliku tādu, teiksim, formulu. Nu.
Tā, Jā, tāpat kā mēs tos Y-gus tā formula attiecās tikai tas ir, label uzraksts. Jā, es sapratu, jā. Jā. Labi. Tā, un tagad varbūt pēdējais, kā viņu dabūt ārā. Es izmantošu to veco principu, kā izveidosim gudro podziņu, developer, insert. Tā kā mēs šodien jau taisījām. Command button aktīvi ir X control klikšs. Šeit viņu izveidosim. Es nemainīšu viņai neko. Un viņai iekšā klik. Un ko es te rakstu, tad, kad šis poga būs klik, tad es skatos, kalk mums ir tā formiņa, un tad es rakstu sekojošo kalk magisko aiz punkta kodu. Rādi man šo formu. Tas ir show. Kods show izsauc ārā no redaktora loga, no lācīša vēdera, izsauc ārā to formiņu. Tas ir viens no tādiem paņēmieniem. Pārbaudīsim, vai tas viss strādā. Tagad vajadzētu atkal atspiest design mode un spiežām klikšs, un mums viss parādās. Tā, draugi, kas man te ir? Tā, kur es skatos ne tur. Man vajadzētu apskatīt, kas man tur notiek. Man vajadzētu apskatīt, kas mums notiek tur ar laiku. Man liekas, ka es te tulīt 16:30. Jā. Tā, kas man te ir? Vēl. Tā, ir 2 uzdevumi. Tā, dzimšanas datums. Dzimšanas datums patiesībā ir šeit būtībā tāpat kā šo iepriekšējo. Ja? Man ir jāizveido viens rāmīts, šīs baltais garais dzimšanas datumam, un tur mēs vienkārši ar roku rakstīsim datumu. Un mazajā šūniņā, nospiežot podziņu vecums, es gribu ieraudzīt vecumu. Tad šai podziņai vecums, kad viņu es tāpat klik, viņš atvers lūk šo pirmo rindu un pēdējo, un mēs pa vidu rakstīsim vecums vienāds date DZD man būs dzimšanas datuma nosaukums, tad šeit ir tas DZD, a date būs tā funkcija, kas makrosā izsauc šodienas datumu. Pamēģiniet viņu patstāvīgi, teiksim, izveidot. Tas ir viens. Varbūt es pamēģināšu arī atrast, ir tāds video man, ja? Un par 5. uzdevumu es arī apsolos burtiski pēc 10 minūtēm ielikt video, kur tieši 1:1. Bet, ideja te varbūt 2 vārdos ir sekojoša. Mēs izveidojam ekrāna formu, tas tāpat kā mēs to kalkulātoru. Tur saliekam, izveidojam 3 šūniņas, un mūsu uzdevums no šīm šūniņām ierakstot ar roku, piemēram, preces kods, preces nosaukums, cena, ar podziņu ievadīt, dabūt viņu iekšā tabulā. Ievadam pirmo, klikšs, ievadās pirmais. Ievadam nākamo, klikšs, ievadās nākamais. Un tā mēs viņu arī aizpildīsim. Principā mēs viņu vadīsim tāpat, kā mums bija 6. darbā kaut kas līdzīgs. Ja? Mēs aizpildām viņu, tikai aizpildīsim viņu nevis no kaut kādas tādas citas Excel tabulas, bet mēs viņu aizpildīsim no ekrāna formas,
kur katrai tai šūniņai var piešķirt kaut kādu nosaukumu. Nu, es nezinu, kaut to X, Y, Z, vai arī tāpat arī nosaukt. Kods, prece un cena. Un tad nospiežot šo podziņu, šis kods, prece un cena aizfirēsies uz to tabulu. Nu, es vakar no rīta, šodien no rīta skatījos, man ir video par šo uzdevumu. Nu, tāda ir tā situācija uz šodienu. Es gribu beigt ar to. Mājas darbs praktiski 7, nu gandrīz vai 1:1 ir šis pats. Tagad šo failu, vai viņam bija, jā, viņam bija kaut kāda, teiksim, apskatīsim F12, viņam bija jau Excel makro enabled workbook īpašības, tā kā viņš ir, nu, aizsargāts pret vīrusiem, tad varam taisīt save, viņš prasa pa virsu, jā, tālāk, nu, es līdz ar to tagad izslēgšu